Šis pasākums ir ļoti svarīgs, jo mums jāveido dialogs starp zinātni, industriju un politikas pieņēmējiem, un šī ir tā vieta, kurā mēs visi satiekamies, varam parunāt. Interesanti, ka tas ir arī sarunas starp uzņēmējiem un sarunas starp zinātniekiem kā tādiem arī dzen. Un šo tiltu veidošana nav vienreizēja kampaņa, tāpēc šādas tikšanās mums notiks vairākas reizes gadā un vismaz vienreiz gadā šādā lielā un plašā formātā, jo šī ir ilgtermiņa programma, kuras uzdevums ir mainīt kultūru, kādā veidā mēs strādājam viens ar otru, kādā veidā mēs no zinātnes sasniegumiem veidojam inovācijas. Tas ir jādara ļoti regulāri, jo mums visu laiku nāk jauni studenti, jauni doktoranti, jauni zinātnieki. Un kā liecina daži ilgtermiņa projekti, kas Latvijas zinātnē ir notikuši, lai izmainītu kultūru, ir vajadzīgi kādi gadi 5. Mums ir būtiski ilgtermiņa platforma un ilgtermiņa mehānisms šeit atbalsta finansēšanai, sadarbības finansēšanai starp uzņēmējiem un zinātni. Mēs vēsturiski esam vienmēr paļaujušies Eiropas Savienības fondiem, kas, protams, ir būtisks atbalsts Latvijai. Taču gan starp fondu periodā un nevienmēr arī varbūt ārējie nosacījumi, jeb fondu nosacījumi mums ļauj realizēt to, ko mēs gribam, tāpēc mums arvien vairāk būtu jārada valsts budžeta finansēt risinājumu un mehānismu. Šis ir labs piemērs. Šā platforma nozīmīga ne tikai universitātei, bet arī gan sabiedrībai, gan arī industrijai, tāpēc, kad tam notiek networkings. Otrs, mana pārliecība ir, jebkāda inovācija var veidoties pateicoties augsta līmeņa zināšanām, tāpēc, ka jo mums būs zinātne vai zināšanas, tas nozīmē arī konkurētspējīgāki produkti. Es domāju, šeit ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, tāpēc es teiktu, šāda platforma ir ļoti jēgpilna, viņai ļoti liela pievienotā vērtība. Jautājums ir, cik ātri mainīsies šis tā saucamais kultūras shifts, kad industrija un zinātne tad ir vieta, kur sāk runāt vienā valodā. Biofot projekta ietvaros mēs izstrādājam jaunu gudro iepakojumu, kas ir paredzēts zivju svaiguma noteikšanai tieši iepakojumā, lai varētu izsekot zivs svaigumam visā produkcijas ķēdē, sākot no ražotāja, pārvadātāja, noliktavas līdz pat pašam veikalam un saprast, vai viņa tiek glabāta pareizi un vai produkcija saglabājās svaigi. Tas varētu aizstāt patreizējos derīgs līdztermiņus, kas nekādā veidā neatspoguļo glabāšanas kvalitāti. Biofot platforma, atšķirībā no citām akadēmiskajām platformām, sniedz iespēju pētniekiem apgūt produktu komercializāciju, kas ir kritiski, lai radītu inovācijas, jo inovācijas ir tanī brīdī, kad mūsu zinātniskās atklājums nonāk līdz patērētājiem. Un bez šādas platformas tas ir praktiski neiespējami.